Sveiki, mani sauc Visvaldis, un šodien esam Vācijā, Diseldorfē, kur mums ir iespēja apskatīt jaunākos kemperus un karavānas. Un šodien mēs apskatīsim hobby karavānu. Hobby saucās šis modelis On Tour. Ar ko hobby pazīstams? Katra ceturtā piekabe, kur uzražo, ir, pareizāk sakot, kur pārdod, ir hobby piekabe. Pārsvarā viņa ir Vācijas tirguma, bet arī pie mums Latvijā viņa kļūst arvien populārāka. Hobijs ir apvienojums no praktiskuma un no cenas. Teiksim tā, cenas ziņā šis būs ļoti budžetam draudzīgs kemperis. Pieņemsim šo te kemperi, kurš ir 4 cilvēkiem. Šāds maksās sākot no 20 000, ieskaitot PVN. Protams, ka viņam var pielikt daudz dažādas papildus opcijas, līdz ar to mēs iegūstam ideālu transporta līdzekli par pieņemamu cenu. Redzam aizmugurē šīs te skaistās bremžu gaismas, kā arī viņam jau ir, kas mūsdienās cilvēkiem ļoti svarīgi, slīdošais pagrieziena signāls, kas uzreiz liek izskatīties mašīnai daudz dārgākai vai piekabei daudz dārgākai nekā viņa varbūt ir, bet noteikti iet līdzi mūsdienu prasībām, un šī te konkrētā piekabe noteikti atbildīs jūsu un jūsu ģimenes vajadzībām. Iesim iekšā, pastīsimies, ko mēs varam iekšā ieraudzīt. Tātad pirmkārtām durvis ir citā krāsā, redzam, izskatās tiešām dārgas, kvalitatīvas. Varam, protams, kā jau parasti logus aptumšot, ir miskaste un rokturis. Dodoties iekšā, uzreiz labajā pusē es redzu divstāvīgo gultu. Tātad šis kemperis būs ideāli piemērots vecākiem ar 2 bērniem. Tātad šeit mums ir 1,90 m gara gulta. Neredzu šeit nekādu svara ierobežojumus, kas jau ir laba zīme. Plus šo te zonu mēs varam nodalīt ar aizkaru. Līdz ar to bērni iet gulēt, vecāki var mierīgi turpināt vakaru. Šeit mēs varam šo te gultu pacelt pilnībā augšā, un mēs iegūstam vietu mantām, varbūt velosipēdu varam ielikt. Šo te mēs arī varam izcelt ārā, līdz ar to mēs principā iegūstam vietu varbūt arī mājdzīvniekam, varam šeit iekārtot viņam vietiņu. Ir arī loks, lai nav sajūta kā kastē, un uzreiz dodoties tālāk, mums būs vannas istaba, vai pareizāk sakot, tualete ar podu. Pods, protams, ir pagriežams, ir arī izlietne, spogulis un lūka augšē. Iekāpjot iekšā, mēs uzreiz redzam kontrolu paneli, digitālu, kas nodrošina mums apgaismojumu salonā. Mēs varam ieslēgt ūdeni, sildīties, arī notek ūdeņus, varam Bluetooth savienoties, ieslēgt mūziku, lai skan. Viss, kā foršā piekabē pienākās, varam paskatīties akumulātoru atlikušos līmeņus un tā tālāk. Virtuves zona mums ir pietiekami plaša, ir, protams, arī loks, LED apgaismojums un, kā jau ierast, 3 degļu gāzes plīts. Un šeit ir interesants risinājums, kā ar izlietni ir tāda, kas saka, vieta, kā viņu attaisīt vaļā. Protams, ka mums ir arī leduskapis. Šis leduskapis būs apmēram 90 litri, un viņu var atvērt no abām pusēm, kā no šīs, tā no otras. Protams, ka mums ir arī skapīši, lieli nodalījumi, kur ir karotes, ir drošības sistēma, lai braucot šis te viss attaisot durvis neizrādās izgāzies uz zemes. Viss ir labi pārdomāts, skapīši. Un šeit ir tāds skapītis, kur mēs varam ielikt garšvielas, šķīvjus, krūzes. Tā teikt, viss ir pārdomāts. Un, protams, pati ēdamā zona. Un šī te ēdamā zona var pārtapt arī par guļamo vietu papildus cilvēkiem. Galds, kā mēs redzam, ir pārvietojums, viņu var nolaist lejā. Kā arī mēs viņu varam nolikt šādi un pārkārtot varbūt kādam mazākam bērniņam, cilvēciņam. Arī šeit varētu būt vieta, kur sēdēt. Ļoti ērti, ļoti praktiski, patīkamas krāsas. Protams, ka mums ir atverams loks, pa kuru mēs varam neredzēt nākamo piekabi, bet skatīties uz jūru, baudīt vakaru, dzert vīnu, baudīt dzīvi. Tālāk mēs nonākam zonā, kas saucās elektrības skapi. Šeit mums ir visi drošinātāji, kontroles paneļi, ja kaut kādas lietas jāieslēdz, jāizslēdz, jāpārbauda, tad tas viss būs šeit. Un, protams, sildītājs, ko mēs uzturam šo te telpu arī ziemas apstākļos siltu. Nonākam mēs gultā. Šī būs tā saucamais master bedrooms. Un varam arī iegūt atsevišķu telpu.
Protams, ka mums ir apgaismojums gan šajā pusē, gan šajā. Logs, logi, kā jau minēju, viss ir attaisams, un šeit mēs varam no gultas regulēt apgaismojumu. Tātad, ja mēs gribam izslēgt gaismu, esam gultā, varam to no gultas izdarīt. Mums, protams, ir arī televizors, kuru mēs varam vakarā skatīties savus mīļākos TV šovus. Varam redzēt, šeit būs arī vieta, no kurienes izdalās siltums. Tātad naktī siltums nenāks tikai no turienes, bet viņš visu caur salonam radīs patīkamu mājīgu atmosfēru. Protams, kā jau vienmēr ir padomāts par to, lai visām mantām ir vieta, dūmu detektors. Šeit mums ir lūga. Jā, principā es teiktu par 20,000 plus mīnus super labs variants jaunajām ģimenēm, esošajām ģimenēm, kuri meklē jaunu, bet tai pašā laikā ne pārāk dārgu piekabi. Ko vēl es neminēju, šī konkrētā piekaba būs 1,3 tonnas smaga. Garumā viņa mums ir 6,7 metri. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir nepārāk garš valkamais sastāvs. Varam redzēt arī teleskopiskās kājas, gan priekšā, gan aizmugurē. Protams, ka ir āķis. Un šādu te piekabi jūs varat iegādāties pie mums Kemperi 365. Šis video noteikti jums palīdzēja saprast, kas tas ir, bet ja gribat apskatīt klātnienē, sazinieties ar mums www.kemperi365.lv. Ceru, ka jums patika video, spiežiet like un piesakojiet mums. Tiekamies jau nākamajā reizē. Atā!